Šīs ir dzelzsvīru sacīkstes. Starp velosporta izcilajiem 2000. gadā savu labāko sezonu aizvada kuldīdznieks Romans Vanšteins. Starp tūkstošiem ātrāko no visas pasaules viņš ir viens no labākajiem. Līdz pienāk mūža svarīgākās sacensības – pasaules čempionāts Francijā. Vanšteins ir izcils. Finišā viņš ir pirmais. Un pirmais visā pasaulē. Tajā brīdī uz piedestāla skrēja cauri tūkstošiem domas un idejas par to, kad esmu sasniedzis savu dzīves sapnu. Izskrēja cauri visai savai dzīvei, visam tam, ko darīju. Un cilvēki, kas bija ar manīm kopā un kas man palīdzēja un kas ar manīm strādāja. Un mani vecāki, kas man izaudzināja un vispārējie radi. Oi. Tas tā pāris vārdos nav izsakāms, atkal sakot, bet šī sajūtas bija vienkārši fantastisks. Lai vai kādi ir šķēršļi dzīvē, lai vai kādas ir situācijas, ir jācīnās vienmēr līdz galam, līdz pēdējiem elpas vilcienam, līdz pēdējiem spēkiem, lai sasniegtu to, par ko tu sapņo, vai kādi ir tavu dzīves mērķi.